Sveiki, kungi bajāri! Neliels ieskats par spolīti Vankush 2000S. Shimano kompānijas. Tika sūtīta no eBaya. Nedēļas laikā atnāca. Viss super. Kas pirmais tā metās acīs ir kaste. Kaste ir matāts kartons. Kaste ir matāts kartons un, teiksim, nagu pavelkot paliek tādas švīgas. Tā. Taisam vaļā. Te ir uzrakstīts 12. gada Vankush 2000S, spoles numurs un identifikācijas numurs un tā tālāk. Tur kaut kāda tehniskie dati te nav. Ok. Spoles parasti nāk sākot laikam no 11. gada Twin Power, tur nezinu. Liekas, tā somiņa tur tāds pievienoto produkta vērtība, bet reāli tā tas arī ir. Ja tas ir mārketinga triks, tad tas ir mārketinga triks, bet tas ir ļoti praktisks mārketinga triks. Tā soma ir sava veida tāds mīksts neoprēns. Ar diviem nodalījumiem. Vienu nodalījumā mēs ieliekam rokturīti, otrā nodalījumā mēs ieliekam spoli. Praktiski, ērti, ko lai saka, tas reāli paildzina spoles mūžu, vismaz vizuālā līmenī. Tā kā, jā, teiksim, nav kalēja roka, bet roka liela, normāla pankūka, apmēram, nezinu, kad, mazāk pa sprīdi 15x15, bet šeit lien iekšā knapi 2000 spolīti. Tātad tiem, kam vajag, nezinu, tur 2005 vai ko, tad nekāds izmērs te viņiem nav uzrakstīts. Sūtiet kaut kādus tur XXL vai kaut ko tādu. Būs lielāk? Nebūs bēda, neizskatīs nekas. Ja ir mazāk, tad ir zāģis. Tas, kas attiecās par šitām lietu. Labi, noliekam viņu malā. Varētu būt kādām interesē tehniskie dati. Tehniskie dati spolai. Tā. Svars 185 grami. Tas arī bija, teiksim, viens no kritērijiem, kāpēc es izvēlējos. Otrs kritērijs bija slodze uz asi, uz pašu to mehānismu. Maksimāli ir 4 kg, darba režīmā 2,5. Spola paredzēta laitam. Tikt kātiņš ir ļoti delikāts. Būs mānekļi un strādās līdz 10 grami, pārsvarā džiks, varbūt tur kaut kas vēl, kaut kādu tur no Karolīnām vai Teksasām. Pastīsimies. 12 gultni. Liekas, kas tur, ķīniešiem arī tur pa 17, pa 18, bet šeit tie visi 12 atrodās pareizi izvietoti un spolai, protams, pie labas apiešanās un pie saudzīgas samērā ilgu mūžu. Ar vienu apgriezienu mēs ietinām 70 centimetri auklas, un tagad pa pīto. Pītā uzrādīta, kad 0,6 ielien iekšā 150 metri, 0,8 110 un viens ir 80 metri. Tas viss klasifikācija ir pēc Japāņiem. Tur var apstīties, cik tas tur ir tautas valodā 0,0, tur es nezinu, 12 vai 14. Pilnīgi vienalga. Tā, labi, ķeramies pie pašas spoles.
Kas man viņā patīk? Man viņā patīk šitas tikšķīts. Tūlīt palaidīšu vaļā, te jau viens reizes skrūvēs līdz galam. Labi, palaižam vaļā. Piegriežam mazliet stiprāk. Nu, šitas ir Šveices pulkstens. Reāli. Nu, tas ir mehānisms, kas strādā, nu, teiksim tā, viņš ir ļoti augstā līmenī. Viņš ir ļoti augstā līmenī. Laitam, ultralaitam, nezinu, foralītei, tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo tiks strādāts ar smalkām auklām. 0,3, 0,4. Labi. Tālāk, kas man te mazliet tā kā, nu, šī padarīšanā visā bišķi liekas tā kā dīvaini, bet, nu, to redzēsim. Spoles dziļums. Teiksim tā, spoles dziļums, nu, skatoties, varētu būt, ok, viņš varētu būt apmēram kādi 3 mm. Nu, maksimums 4, varbūt 4, nav man vienmēr pie roka, bet 3 līdz 4. Uzrādīts uz kastes 0,6 150. Nu, es, protams, aukliņu tīšu virsū, man ir 0,4 200 metri varības aukliņa. Man tādas aizdomas, ka man tie 200 metri, nu, reāli es viņus varēšu uztikt pa 2 reizēm, ka te smuki, teiksim, līdz pašai augšai varētu būt, kad iegulsies 100 metri un 100 man vēl paliks pāri. Vai tas ir labi? Jā, labi, jo vidējais nu, vidēji kaut kur ar tiem svariem varētu būt tas metiens 2000 spolē. Pats tas diametrs nav diezko liels. Es domāju, ka no 50 līdz 60 metri viņi tur ar vidēju svaru tur 4-5 grami lidinās mierīgi, atkarībā no spinninga akcijas. Tātad 50 paliks uz kasetes. Ļoti labi, kasete būs pilnībā aizsekta ar aukliņu. Nu, nekas tur baigi negriezīsies un nekritīs cauri. Nu tā, atkārtoju. Spole pirkta ir priekš džiga, kas ar tviču. Laikam jau var, līdz kaut kādai zināmai robežai, bet, nu, palasot to, ko raksta formos un visos pārējās lietās, laikam jau nomirs ātri vai vēl. Nu, tas attiecās uz Twitchu, jo tur gribēsies arvien lielāku, kaut kādas tur, es nezinu, tur mega rūdras un tur balisongi un malisongi un kādi vēl tur songi. Kroči to spolu nobeigs nost. Labi. Rokturīts. Skan kā metāls. Normāls metāls. Krāsainais gandrīz vai. Rokturs ir, nu, neesmu speciālists, bet viņš ir izvirpots kapitāli labi. Viņš ir izvirpots kapitāli labi. Tās visas tās savienojuma vietas, viņas ir piedzītas vienkārši perfekti. Labi, skrūvējam iekšā spolē. Tur ir 2 svītnītes. Lēnā garā, teiksim, ar vienu pirkstu ieskrūvējam. Pievilkam, viss super stāv. Kaut kādas luftas, veči nav tur luftas. Tur ir lufta kaut kāda maziņa, bet es domāju, ka tas ir daļ tā roktura. Kas attiecās uz roktur ir iekšā 2 gultni. Nu, nezinu. Nejaukšu viņu ārā, bet gultni tur ir, bet, nu, paši skatieties. Lētajām spolēm griežas tas labi. Labi. Pirmais priekšstats. Spola mazliet dūts. Nu, dūts labā nozīmē, tāpēc, kad jūtās, kad visi zobrati, visi gultņi, kam tur ir, viņi strādā un iespējams, ka viņiem ir tāpat kā kurpēm, ka jaunu kurpi nopērk, ka sajūt tā kā knaģīgi liekas, nu, bāts patīk, labs ražotājs, nesāšu. Panāsā 1 dienu, 2 dienu, nu, tie pirksti
nu kā, nu, spiež jau nespiež, bet viņi tādi saguruši, nu, mazliet samocīti. Tāpat ir, man liekas, ar šitām visām padarīšanām mehānikām. Viņš tur iekšā ir, tur ir smēre un vēl kaut kas, viņš ir salikts, piedzīts tur līdz milimetru simdaļām. Un, protams, viņš savas funkcijas pilda pilnībā, bet lieta tāda, kad ir dzirdēts, un tā arī praksē pierādījies ne pirmā spola, kad, teiksim, pamukšķerējot kaut kādas, nu, labi, ok, līdz 5 reizēm, tur tā mehānika, kas ir, tas viss piedilst, piesēžās, iesēžās, noliekās, nezinu, nostājās savā vietā tā, kā tam ir jābūt, tā kā ir paredzējis ražotājs, un līdz ar to pati smēra pilda visu savu funkciju, viss pilda tur iekšā, kas tur ir iekšā, visas zarnas pilda savu funkciju, tas ir gultņi griežas, smēra ir strādā, zobratiņi nostājušies, piedulušies pie katra savas zobratiņa, pie tām risītēm, kas tur, kā, nu, vārds sakot, gaita kļūst viegla, kaut gan viņa tagad nav smaga. Nu, vienu pirkstā, nezinu. Nu, man liekas, pēc kaut kādām 5 copēm es uzstot pa rokturi, pa to knīpi, viņš vēl varētu pāris reizes apgriezties. Labi, tas nav galvenais. Galvenais, kāpēc viņi tika izvēlēti, tā ir svars un jauda. Svars un jauda, un kas vēl, pa ko es biju gatavs piemaksāt, metāla korpus. Tas ir magnija sakalpojums, tas ir metāla korpus. Jā, nu, teiksim, tas galvenais tas process viss un tā mehānika ir metāla korpusā. Par cenām nerunāsim, jo Eiropas Rainerumu vai tur Sefiju vai, nu, nezinu, ko tur vēl. Labi. Opšim, pa cenām tā sanāk. Salmo par šito cenu var nopirkt 3 normālas spoles. Dzītu jūrā, ezeros, mēs dobļos sastrīdēties ar sievu, izmest pa balkonu ārā, būs 3 spoles. Shimano un Daiwa. Nu, atkarībā pēc cenas, pēc sezonas, pēc ķīniešu jauniem gadiem un tur blā 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 akcijām var dabūt par šito cenu 2 spoles. Par šitā vienu cenu. Tās 2 spoles, protams, tur pirmie 3 mēneši super, pēc tam kaut kas tur sāk labēt, kaut kādas cilpas parādās, kaut kā rokturs tur šķībi trinās, aizbrauc uz jūru un neizmazgā gultnes, opšam. Spolīte nomirst, pofik, paņem otru spoli un vālē. Nu, labi, tur ir kas pa sezonu 2 nokaus, ir kas pa 5 gadiem 2 nenokaus. Katram savs. Ir arī, nu, ir arī duli tā kā es. Es neesmu vienīgais, kas arī, nu, teiksim, nopērk augsto klasi. Un saprot, ko viņi iegādājušies. Šī cenā, nu, teiksim tā, ir materiāls, jauda, svars, kvalitāte. Te, nu, 4 vienā, tur es nezinu, vēl var nosaukt 5 vienā. To cenu sadaliet uz tām visām 5, ko jūs gribiet iegūt, nu, praktiski. Nu, tas cipars ir tā. Nu, labi, protams, katrs grib nopelnīt, tur tanī galā Japāns grib nopelnīt, te muita grib nopelnīt, nodokļi jāmaksā. Nu, ok, kaut kur tur 50, 70 eiro viņi peld tur tā pa kabatām no viens uz otru, bet pārējais, kas šiten ir, nu, viņš ir katra centa vērts, ja godīgi. Otra lieta, kas mani uztrauc, tā ir apkope Latvijā, bet, nu, ceru, ka es neesmu pirmais, kam tāda spola ir, un jau kaut kāda meistariem kaut kāda pieredze ar šitām visām lietām jau ir. Nu tā, nu, ko mēs tur pagriežam?
nu, ir, nu, tā sajūta ir tāda interesanta, iegodīgi. It kā griežas, it kā bišķi bremzē, bet, nu, labi. Bum, 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 bum. Noliekam viņu malā. Stāvi. Pa tiem gultņiem runājot, tur, teiks, tur jā, 12 gultņi ķīniešiem arī, bet, nu, veči skatās, kur viņi ir izvietoti. Viņi ir izvietoti pašā spolītē iekšā, kasetē. 1 gultnis. Kā jau es teicu, rokturī 2 gultni. Pēc tam tur nāk uz tās asas, uz tā paša štoka. Uz tā paša štoka ir 1, 2, 3 gultni tur ir. Jā, 1, 2, 3, jā, 3 gultņi ir uz tā paša stoka, tur dažādi ikšipi un tā tālāk, jā, starp citu šitiem ir ikšips ir laba lieta, tas arī dod to īstenībā to slodzi, bet, nu, priekš kam pirkt mersi un izmantot kā zapiņu, nu, apmēram tā, ja tas ir mersis, nu, tad arī attiecīgi apējies ar viņu tā kā mersi un, nu, nezinu tur, nu, ja tev tas ir dīzels, tad nepēc kreiso dīzeli, jo tu viņu nokaus. Nu, tāpat ir ar spoli, nu, nezinu. Neliec tur Power Pro virsū un nekarini tur 20 grami un hajā, lai iet. Tad arī būs hajā. Labi, pa gultņiem tālāk. Spolai abās pusēs ir rokturos. Ne jau rokturos, bet, nu, tur, kur tas rokturs skrūvējās iekšā. Tur tas gultnes ir, un tad tur vēl kaut kādā mazā zobratiņā, tad ir tādā saucamā tādā karieta, kas tur staigā tur iekšā. Tur vēl tādā fiņķi kļuškā ir tāds maziņš gultnes. Opšim, nu, viņi ir sabāsti tur, kur vajag, un tā tas arī ir, un labi ir, ka viņi ir tik daudz. Pirms tās sūtīšanas šaubījos, rīktīgi lasīju fórumus un uzdevu jautājumu. Nu, pārsvarā tas ir visi Krievu fórumos, jo mūsu fórumos, kad uzdot un pasaka, ka tu esi latviets un stulbs un vispār tur nav ko runāt. Jā, veči, starp citu, kā jūs pērkiet woblerus? Jo man tad gandrīz bija acis izknābāja ārā, kad neko nevar pirkt uz dullo, tur tur atsaucējumi, nē, vajag visu rokā paturēt, nu, jā, nu, karoks jums rokā, viciniet viņu un pērkiet visu ties, kas jums nonāk rokā, nu, gribiet kaut ko augstāku, tad, teiksim tā, mēnešiem palasīsiet, tas sāpošām acīm fórums, tas sapratīsiet, gribiet to vai negribiet. Es, piemēram, gribēju un bija 2 kandidāti, bija 11. gada Twin Powers ar ikšipu 2000. Arī, nu, tur viss metāla korpusā, ja te ir saucamais tas rotors, vai kas viņš augšā ir plasmas, kas ir C14, nu tā, ne visai jāsaudzē, bet, nu, ok, pie tām slodzēm un pie tiem visiem, kas tur gultnīšiem un mehānismiem, tas viss sabalansējās un visa slodze tiek izdalīta uz spoli. Tad šitas plasmas viņš savu mūžu nokalpos. Jā, un 11. Twin Powers bija svars. Nu, tas svars 240 grami. Es saprotu, ka 2000 nu, ir praktiski 2500 spole ar seklo spoli augšā. Spolīti vai kā tur, nu. Te arī 2500 mehānisms un 2000 spoli. Jā, bet tur bija 240 grami veči un te ir 180 grami. Nu, man tie 240, nu, viņi ir reāli tā kā 3000 spoli. Man priekš laitiņa, ultralaitiņa ir bišķi pat smagu. Var jau kačāt muskuļus, bet, nu, tā komforta sajūta, nu, viņa nav tāda. Nu, nav tāda, nu, nezinu.
skrogu ar alu var dzert no kausa, var dzert no pudeles. Nu, man patīk no kausa. Ok, tas tā, katram savs. Nu jā, un vēl par to 11. bija, teiksim, lielāko daļu jau tas svars. Lielāko daļu jau tas svars ir vēl internetu veikali, tur, kur viņus var atrast Japānā. Viņi ir lētāk, bet starpības starp 11. Twin Poweru un 12. Vanquišu, abi 2000 izmērā, apmēram muitu bija kaut kā, nu, ap 50 eiro. Savilku jostu, par rēķini par siltumu būs mazāki, tur karstais ūdens ar nebūs. Viss būs bumbās, un es to nenožēloju, man tie 50 eiro, ko es te ieliku. Reāli es tagad redzu, pa ko es viņus ieliku, un esmu apmierināts pa ko. Labi, kungi. Nu, tāds tas apskats bija. Iekšā es tur nelīdu, protams, neko nerādīšu. Nu, labi, ok, noņemšu nost. Kādam interesē, kāda tur izstāstiem tās spoles. Opā, rilla. Un tās spoles izstās viss baigi jauki, ir tur smēri. Ir tur viss sasmērēts, viss tur griežās, viss tur ir. Reku tur ir apakšā zem šitām šēbiņām, kas te ir oriģinālās, ir gultnes. Un blam, blam, blam. Noņemot šito te. Nosti tur pašā spolītē gultnes. Tātad, nu, reāli spoli turās uz 2 gultņiem. Metāls. Es pat teiktu, ka izvirpots ir diezgan visi super uztaisīts. Kas attiecās par tām skrūvēm, daudz saka, o, tur Shimano koka skrūvēm. Nu, veči šitiem te tās skrūves ir ieskrūvētas tā, ka viss ir iezeņķēts un ielikts tā, ka, ja godīgi, šito spoli gar sieviešu zeķupiksēm mierīgi brauciet, neko jūs tur neuzplēsīsiet, gar visām zīda blūzēm tur var, nu, nezinu, starp pupiem ielikt vai kā. Nekas tur, nevienai tur neuzplēsīs, ne zeķupiks, ne blūzes, nekas tur nebūs. Te ir Japānis visu piedzenis, pielicis, pieskrūvējis. Malacis puika, nostrādājis savu maiņu, viss super. Jā, lociņš lec ar tādu baigo skaņu, tāpēc, nu, ir kas tā dara, es laikam ar roku taisīšu ciet. Kaut kā man tas tank, kad visa roka nodrap, man kaut kā nepatīk. Nu tā, redzēts ir, izstāstīts ir, kam patika, īkšķis gaisā, kam nē, nu tad tur virsu var noliet, kā vajag. Nākošais parunāsim par tulas izjaucamām čiburaškām un par sadarību ar ofsetāķiem. Tur ir kaut kādas nianses, vienkārši gribu parādīt, nu, lai, kā saka, nopērkot, nav pēc tam tur baigie pārsteigumi pie ūdeņiem. Labi, kungi, paldies par uzmanību. Nejasaka sveči.